Sveicināti! Šis ir prātspēļu ziņu pirmais raidījums, kurā apskatīsim visas aktualitātes saistītas ar prāta spēlēm. Šodien ziņās skatāmies. Aplūkosim kopvērtējuma tabulu, raudzīsim, kādas izmaiņas tur ir notikušas, noskaidrosim kino raunda izspēles uzvarētāju, raudzīsim arī, kurš būs uzvarējis sarunu festivāla Lampa papildu izspēlē, nedaudz ielūkosimies Baltijas jūras kausa turnīrā, kurš norisināsies 6. maijā, un noskaidrosim, kuras komandas vārdā tiks saukts nākamajā spēlē 7. rauns. Lūk arī kopvērtējuma tabula. Un, ko mēs redzam, komanda Storm vēl joprojām saglabā līdera pozīciju ar 372 punktiem. Otrajā vietā ir uzkāpuši jau komanda Udači Mr. Gorski. Šī spēle viņiem bija ļoti veiksmīga, viņi pakāpās par veselām 7 vietām, bet viņi vēl joprojām atpaliek no komandas Storm par 11 punktiem. Trešajā vietā šajā sezonā arī pirmo reizi ir ielauzusies komanda Lux, kas ir iepriekšējo sezonu līderis. Šajā sezonā viņi ir tikai jau tagad 3. vietā, pakāpās par veselām 4 vietām. Kā arī vēlamies minēt to, ka ir 2 komandas, kuras ir ielauzušās fināla zonā. Tās ir komanda Pūce un Iltnis 2015. Komandai Pūce pietika tikai ar 1 punktu, lai ielauztos iekšā fināla zonā, savukārt Iltnis 2015 šo spēli paņēma ļoti labi, jo pakāpās pa veselām 10 vietām. Ļoti labs sniegums. Esam nonākuši arī līdz kino raunda izspēlei. Noskaidrosim, kura komanda tad iegūs 6 ielūgumus uz kādu no aktuālajām filmām kinoteātrī. Un lūk. Un uzvarētājs ir, kā teiks, tā būs. Apsveicam! Un tātad. Esam ieradušies fonds atvērtai sabiedrībai Dots, lai kopā ar Ievu Morici, sarunu festivāla Lampa direktori, noskaidrotu iepriekšējās izspēles uzvarētāju. Un palūksim Ieva izvilkt šo te veiksmīgo komandu, kas saņems atsevišķu balvu no jums. Un tā būs komanda Bikubēr! Apsveicam! Un lūk. Ieva, varbūt arī jūs vēlaties ko teikt par sarunu festivāla Lampa? Es ļoti priecājos, ka jūs prāta spēlēs esat dzirdējuši par sarunu festivāla Lampa un ļoti mīļi un sirsnīgi aicinu jūs visus braukt uz Cēsīm šajā vasarā 1. un 2. jūlijā un apmeklēt sarunu festivāla Lampa klātienē un būt aktīviem un iedvesmojošiem un visnotaļ brīnišķīgiem festivāla dalībniekiem. Paldies, Ieva! Paldies! Un uz tikšanos Lampā! Uz tikšanos Cēsīs! Jā. Aicinām visus pieteikties uz Baltijas jūras kausa izspēli, kas norisināsies 6. maijā, ceļojot ar Tallinu kuģi uz Stokholmu un atpakaļ. Spēles norisināsies 2 posmos, turpceļā prātspēles, atpakaļceļā Brainbank un jau atpakaļceļā arī noskaidrosim spēcīgāko Baltijas jūras komandu. Piesakāmies laicīgi, jo vietu skaits ir ierobežots. Un nākamajā spēlē 7. rauns tiks saukts komandas Kobalts vārdā. Apsveicam! Ja arī jūs vēlaties, lai 7. rauns tiks saukts jūsu komandas vārdā, viss, kas jums jāizdara, atsūtiet sev vēlamo tēmu un komandas nosaukumu uz prātspēles@prātspēles.com. Paldies, ka skatījāties ziņas! Tiekamies jau pēc 2 nedēļām nākamajās ziņās un, protams, tiekamies arī spēlēs. Vēlamies arī piebilst to, ka, ja jums ir kādi ieteikumi, kā mēs varētu uzlabot ziņas, vai jūs vēlaties vienkārši kaut ko vairāk redzēt šajās ziņās, lūdzu, rakstiet komentārus. Kā arī pats svarīgākais, neaizmirstiet uzspiest subscribe prātspēļu ziņu kanālam, lai vienmēr zinātu to, kas ir pats aktuālākais prātspēlēs. Paldies un uz redzēšanos!